Vienīgo pārbaudes spēli mūsu Lakrosa Gvarde izspēlēja ar Anglijas izlases veterāniem Manchesteras pievārtē Lady Bridge kluba laukumā, kas šeit izveidots jau 19. gadsimta beigās. Pārbaudes mačus parasti vēro arī konkurenti, tāpēc treneris Dzintars Kalniņš dažus labākos spēlētājus pietaupīja, bet citiem lika samainīt numurus. Un pat spēlējot šādās taktiskajās paslēpēs, Latvijas komanda, spītējot lietumu, pieveica rūdītās angļu lauvas ar 5-4. Latvijai ir laba komanda, ļoti ātra un fiziski spēcīga. Mēs nemitīgi izjutām pretinieka spiedienu un bieži zaudējām bumbu. Jūsu puiši spēlē patiešām lieliski un ceru, ka jums izdosies brīnišķīgs turnīrs. Pēc spēles bijušie Anglijas izlases lakrosa meistari aicināja latviešu puišus uz sendvičiem un kādu pinti alus. Par sviesmaizēm liels paldies, bet angļu brūno alu mūsējie solīja iedzert tikai pēc turnīra beigām. Kamēr Anglijas lauvas uzkavējās kluba bārā, turpat blakus vērojām citas angļu sporta nodarbes. Ļoti lielā cieņā šeit ir krikets, bet vīri gados izvēlas kaut ko mierīgāku – spēlēt bowls, jeb citiem vārdiem pēc iespējas precīzāk ripināt sfēriskas bumbas. Varbūt latviešiem der pamēģināt spēkus arī šajos sporta veidos. Lauris Lisbovskis, LNT no Manchesteras.